может это поручить другому. Кому? Целминшу, например. Не думаю. Вы ему больше нравитесь. Надеюсь. И сделать это вы должны. Чем скорее, тем лучше. Так что договорились. Повторяю, у вас две задачи. Вы должны сделать по возможности так, чтобы все прошло тихо и незаметно. К тому же доверенность и деньги. Но, согласитесь, это нелегко. Да. Только мы в долгу не останемся. Все зависит от президента, но он все не решается. Может быть, ему помочь? Ну, не знаю. У нас много способов, как преодолеть нерешительность. Так что действуйте. Да. Если что, позвоните нашему послу, товарищу Деревянскому. Хорошо. Nu tā, nē, nu nē. Beidz. Mīļā, kāpēc gan nē? Ir jau gaišs pārāk. Pirms stundas tu teici, ka pārāk tumšs. Nu, padomā. Kas tevi? Nu, redzi, viņš guļ. Viņš tiešām ir vēl guļ. Nu, ko tu te? Nu, cik mēs varam ilgi tā nesaprasties? Nu, tu un es, nē, mīļā, Mājās. Nu, Au! Par ko? muļķis tāds. Kāpēc meitenes nenāk ar mani? Kāda taču nāk? Kāda jau nāk? Kāda? Bet principā nenāk. Kā tas var būt? Tu neko nedari, viņas pašas tev līdz klāt. Tev pārāk izsalcis skatiens. Ko? Ko tu gribēji ar to teikt? Nē, man bail. Kā saka mans draugs Kārlis, kāpēc gan nē? Sāksim uz 3. 1, 2 Nē, es nevarēšu. Es negribu. un 3. Latvijas radiofons no Daugavpils. Kā notiek gatavošanās lielajam notikumam šajā karstajā jūnija dienā, mēs vaicāsim brīnišķīgajām Latviju zeltenēm. Kur tu strādā? Kā pilsēta gatavojas dziesmu svētkiem? Es strādāju pagasta avīzē. O, tad jau mēs esam kolēģi. Nē, ar to mikrofonu es neprotu. Es strādāju ar bloknotu. Tas nemaz nav tik grūti. Es varu parādīt. Vai tad tev ir mikrofons? Jūs arī strādājat ar bloknotu? Parādi savu mikrofonu. Dabūsi redzēt bloknotu? Hei! Tu nepateici, kā tevi sauc? Tā kā govis lauc! Ei! Labāk paskaties, ko es dabūju. Tas vecītis ir bijušais tenors, operas dziedātājs. Saproti? Par velti. Nu, gandrīz par velti. Priekš kā tev tas? Priekš kā? Robīt! Varam braukt. Kas tev ir? Ko? Slims esi. Liecies mierā. Ko tik neizdomā radio uz riteņiem? Tā, Robi, paņem pretī. Labi, puikiņas, ka man aizbrauksiet līdz mājām. Laiciņš gan šovakar padevies izskaidro mājām. Kur vai kur? Vāgneris Jaunkungs. Tev ir slikts garstāvoklis.
nezinu. Baidies no eksāmena? Es baidos, ka nepaspēšu. Šī pildspalva nesīs tev veiksmi. Tāpat kā man. Tu man to dāvini? Nē, aizdodu. Dāvana būs vēlāk. Zvanītājs no Hamburgas teica, ka nevaru tevi sazvanīt. Ludvigs taču zina, cik aizņemts es esmu. Vācijā jau arī tagad neiet viegli. Karš prasa savu. Tu turpināsi studijas tur? Es nezinu. Nebiju domājis, ka būs tik grūti aizbraukt. Riepa pušu. Un ko tu tagad domā darīt? Tu esi redzējusi kādu ministru mainām riteni? Iešu un sameklēšu kādu mehāniķi. Bet man jāpaspēj uz eksāmenu. Neuztraucies, viss būs labi. Robi, brauciet biežāk! Labi, onkel! No, sveiks, vecais sakāns! Paskaties, tas tūlīt iebrauks grāvī. Piebremz! Kas noticis? Nekas? Riepa pušu. Tas ir miegs. Vai jums ir kādi instrumenti? Es paskatīšos, kas te darāms. Neuztraucieties. Vai jūs braucat uz Rīgu? Jā. Tad brauksim, lūdzu. Es nedrīkstu nokavēt. Labi, braucam! Manai mašīnai jānomaina ritenis. Kurš to varētu izdarīt? Mašīnai ritenis vajā. Nu, Kazimīrs saka. Mašīna tepat uz ceļa. Paņemiet instrumentus un nāciet. Es nav nekāds Kazimirs. Kazimirs dzīvo tālāk, pāri dzelzceļam. Pāri dzelzceļam? Cik tālu tas ir? Nu, kādi 6 kilometri sanāks. Ko jūs darāt manā mašīnā? Tas ir jūsu BMW? Jā. Es apmainīju riteni. Kur Izolde? Meitenē aizbrauc. Kā aizbrauc? Ar ko? Robertu viņa ļoti steidzās. To es zinu. Labi, pietiek. Man tagad jābrauc. Tas jums par darbu. Man arī ir jātiek Rīgā.
arēnā. Latvijas radiofona pārstāvi ar savu reportāžu automobīlu dodas uz Daugavpilu. Reportieri apmeklēs lauku mājas, sudrablapes audzētavu un uzņems reportāžu skaņplatē, lai vēlāk pārraidītu Latvijas radiofonā. Prezidents Kārlis Ulmans iepazīstas ar zemes malkas sagatavošanas darbiem Katviņpurvā. Uzmanību, aiziet. Jūs dzirdējāt āriju no Riharda Vāgnera operas Tristans un Izolde, kur radio Tristans velta skaistajā Izoldei no Latvijas universitātes. Tagad ziņu komentārs. Laikā, kad Vācu armija pabeidz okupēt Norvēģiju, pie Latvijas un Lietuvas robežas koncentrējas lieli sarkanās armijas spēki. Un kamēr Baltijas valstu ārlietu ministri savā sanāksmēs joprojām neatrod kopīgu valodu, Latgalē notiek gatavošanās dziesmu svētkiem. Munterkungs, vai ārlietu ministrija ir saņēmusi paskaidrojumus no Krievijas, kādēļ pie Latvijas robežas koncentrēti lieli militārie spēki? Vai Latgales dziesmu svētku dalībnieki var justies droši? Latvijas un Padomju Savienības noslēgtais savstarpējās draudzības līgums joprojām ir spēkā. Žurnālisti taču nav to aizmirsuši. Bet ir zināms, ka PSRS noslēgtie līgumi nav kavējuši tās agresīvo politiku Eiropā. Es nedomāju, ka šos jautājumus drīkst apskatīt tik viennozīmīgi. Ministra kungs, jūs tikko esat atgriezies no Baltijas valstu ārlietu ministru sanāksmes. Vai tiešām Baltijas valstis joprojām savā starpā nevar vienoties? Jaunais cilvēks, kāds bija jūsu vārds? Mans vārds? Roberts. Robert, jums šķiet, ka esat kompetentāks par ārlietu ministriju? Nē, es gribēju jautāt, vai situācija nav draudīga, ministra kungs. Polija jau ir sadalīta, tagad nebūs kārta Baltijai. Jums jau 3. reizi zvana Ludvigs Vāgners no Vācijas. Kā viņš man ir apnicis? Sakiet, ka manis nav. Jā. Es savu viedokli, kā mācēju, jums izklāstīju. Diemžēl laiks, ko es varēju veltīt jums, ir beidzies. Paldies un uz redzēšanos. Atvainojiet, kāds bija jūsu vārds? Roberts. Savienojiet mani ar radiofonu direktoru. Krūmiņš klausās. Hermani, vai tev ir apnicis tavs krēsls? Jūsu uzdevums bija sagatavot materiālu par Latgales dziesmu svētkiem. Un nevis sniegt savus politiskos komentārus. Tā bija intervija. Nepārtrauciet mani pusvārdā. Kas tad par Tristanu? Kas tā par Izoldi no universitātes? Tas nav nekas neparasts. Citur pasaulē radiofonos sen ir ieviest tradīcija apsveikt klausītāju. Stulbums. Tādas muļķības ēterām es nepieļaušu. Esmu te aprakstījis, kā strādā modernas radiostacijas pasaulē. Izlasiet. Mēs arī tā varētu. Modernis atradies. Jums nepietiek, ka mākslinieki nodarbojas ar šīm blēņām. Jūs gribat šo sērgu ievazāt arī radiofonā. Tas jums ir pēdējais brīdinājums.
Ņemiet to vērā! Labdien! Jūs esat ļoti aizņemts. Atnācāt pēc savas somiņas? Lūdzu. Ko? Patīk joki? Pēc. Dzirdēju šī rīta programmu. Jūs veltījāt dziesmu. Tad jūs neizklausījāties tik nervos. Lūk, te ir kompānija, kas ir smalki audzināta. Nu, ko, zēni? Atvadīsimies no jaunkundzes. Tad redz, kas dzied no rītiem radiofonā. Kā, un tu to nezināji? Beidz, tā taču ir dzīva vēsture. Citās radiostacijās pasaulē sen jau izmanto speciālas signāla mašīnas. Mēs ar Kārli arī tādu gribam. Taču radiofonam kā vienmēr pietrūks naudas. Tāpēc mans draugs tādu konstruē pats. Ejam. Es tev parādīšu. Cerams, ka šoreiz darbosies. Man tikai jānolas īsās ziņas. Kad plauksnas galvā spīd kā bekas, tad tās ir paviršības sekas, lai tāpēc katrs vērā liek, ka no tām ātri vaļā tiek. Ir līdzeklis tur tikai vienīgs. No visiem atzīts drošs un cienīgs, un proti peruīna ziepes tās, no visiem labas atzītas. Jūs klausījāties reklāmas sludinājums Latvijas radiofonā. Runā Rīga. Ziņas un pēc tam populāra mūzika skaņu platēs. Šodien Apbrenes Rītupes dzelzceļa posmā Pajūgs pakļūst zem vilciena, iet bojā tēvs, dēls smagi ievainots. Atklāt kontrabandu uz kuģi, tā kapteinis nelegāli ievedis liķieri un zīda zeķes. Francijas ministru prezidents Renault saka pēdējo runu pirms Francijas katastrofas. Rīt 14. jūnijā ministru kabinets Kāļa Ulmaņa vadībā noturēs kārtējo sēdi pilī dienas kārtībā grozījums saimnieciskā dienesta likumā. Tas bija dienas ziņas. Laikam atkal nedarbojas. Kas? Jaunā signāla mašīna. Kas tad būs? Pagaidām būs jāiztiek ar gaiļiem. Ārprāts man jāiet. Kā? Uz kurieni? Man jāgatavojas izlaidumam. Tad jau tiksimies. Kāds pārsteigums. Mīļotais vīrs atgriezies mājās. Natālija, dārgā, nesāc atkal, lūdzu. Es tikai gribētu man pasaki, kur tu biji visu šīs dienas? Nekas īpašs. Biju darba izbraukumā Daugavpilī kopā ar prezidentu. Protams, ar prezidentu. Kā nu Ulmans bez tevis? Natālija izbeidz. Tu esi iedzērusi. Ej, varbūt mazliet paguli. Vai tu man nemelo, Vilhelm? Es esmu ministrs, Natālija, es to pamanījusi, un man ir savu pienākumi. Ulmaņa pakalpiņš tais lūko, es esmu pamanījusi.
Izbeigsim šo sarunu. Un Izolda Vāgneris, protams, arī brauc tev līdzi darba izbraukumā. Viņa ir mana drauga meita. Drauga meita. Un viņa ir tev mīļākā? Tik zemiski pārmetumi pat tev nepiestāv. Tik zemiski nolūk tev gan piestāv. Mēs esam lielisks pārīts. Tu koķet ar saviem, es ar saviem, un abi kopā mēs simbolizējam Latviju. Vācietis un Grieviete. Latvijas ārlietu ministrs ar kundzi. Ekscelence. Ekscelence. Dod man iedzert. Tev pietiek. Lūdzu, dod man iedzert. Lietuvas prezidents Smetona ir aizbēdzis uz Vāciju. Tas man ir zināms. Kas vēl? Ja atļausiet, prezidenta kungs, manuprāt, nepieciešams novērtēt mūsu spēkus, pirms izlemt, kā rīkoties tālāk. Armijas skaitliskais sastāvs uz šo brīdi rēķināms uz 30 000, kuriem vēl būtu pieskaitāmi 68 000 aizsargu. Ir izstrādāts mobilizācijas plāns, kas paredz... Padomji tanki stāv pie valsts robežām. Armijai sen bija jābūt kaujas gatavībā. Tā ir kaujas gatavībā. Mani kungi, jūs taču negrasāties strīdēties. Ģenerāli Berķi, ja Padomju Savienība uzbrūk, vai jūsu rīcībā ir ziņas par viņu armijas skaitu? Tā ir pulkveža Celmiņa kompetence. Pie mūsu robežām ir pāri par 200 000 vīru un kara tehnika. Un jūs domājat stāties pretī 200 000? Ģenerālis Bēdzis man piekritīs, ka Latvijas armija ir labi sagatavota. Jā. Šobrīd Rīgas komendanta rīcībā ir nodoti 5 bataljoni, 27 tanki, 30 transporta automašīnas, 3 motorizētie prettanku divizioni ar 15 prettanku lielgabaliem. Kaujas gatavībā ir arī Liepājas, Jelgavas, Cēsu un Valmieras kājnieku pulki. Līniju kuģi Varonis, Imanta un Viesturs atrodas Bolderājā un gaida kaujas pavēli. Zemūdenes, Ronis un Spīdola... Varani! Taču vai kāds man var pateikt skaidri un gaiši? Mūsu armija ir vai nav spējīga cīnīties? Es nezinu, vai mūsu armija ir spējīga uzvarēt. Bet mums nepiedos, ja mēs atdosim Latviju bez neviena šāviena. Karš varētu veikties sekmīgi tikai tad, ja Baltijas valstis apvienotos. Taču es domāju, ka nevienam no klātesošajiem nav ilūziju šajā jautājumā. Trīs Baltijas valstis salīdzinājumā ar Franciju. Latvijas armija grib aizstāvēt savu zemi. Un tā es turpinu. Vācija iegāja Francijā caur Holandi un Beļģiju. Ja Krievi gribēs ienākt Latvijā caur Igauniju un Lietuvu, mēs dabūsim frontes līniju visā sauszemes robežas garumā. Militāri personām būtu jāsaprot, ko tas nozīmē. Bet civilistu terminoloģijā tās būs veltīgi izlietas tautas asins. Es uzskatu, ka iespējamais konflikts, es atkārtoju, iespējamais, būtu risināms tikai diplomātiskā ceļā. Bet Somija kāvās. Somijas situācija nav pielāgojama mūsējai. Ja padomju Krievija patiešām lauzīs līgumas saistības un uzbruks, svarīgāk būtu parūpēties par Latvijas kontiem ārzemēs un alternatīvas valdības dibināšanu kādā no mūsu sūtniecībām. Un tas ir panākams tikai ar prezidenta pilnvaras palīdzību. Tā varētu būt mūsu sūtniecība Londonā. Tad man ir jājautā finanses ministram, ko viņš domā par šo lietu. Nav šaubu. Mēs nedrīkstam atstāt Latvijas naudu iespējamam agresoram. Tāpat nav iespējams arī zināt, kas notiks ar bankām Eiropā. Tad izņemiet visu naudu un iebāziet zeķē. Šaubos, vai kaut kur atradīsies tik liela zeķe. Ārzemju bankās Latvijai noguldīti vairāk kā 80 miljoni. Mani kungi,
Līgums ar Padomju Savienību vēl ir spēkā, tāpēc aicinu saglabāt mieru. Bet Molotovu-Ribbentropa pakta slepenā daļa. Turēsimies pie faktiem, nevis tukšām baumām. Prezident kungs, jums drīz jādodas uz universitātim. Mani aģenti ziņo, Maskavas sastādījusi jaunu karti. Tur Padomju Savienībā ietilpst arī Latvija. Kungi, studenti mani gaida. Prezidenta kungs, mums ir ļoti maz laika. Jautājums jāizlemj nekavējoties. Es pats zināšu, kas un kad man ir jāizlemj, pulkveža kungs. Prezidents pilszālē pieņem vidusskolu absolventu delegātus. Piedalās izglītības ministrs Augškāps Celms Ziemelis. Iekšlietu ministrs Veidnieks pasniedz ordeņus, kas piešķirti valsts atjaunošanas svētkos robežsargu brigādes augstākajiem virsniekiem. No vāciešu Keller kredītbanka nopērk Metropoles viesnīcu. Kritusi Parīze, Gavilis Berlīnē. Parīze kritusi. Jā, Elzi. Paldies. Nu, braucam. Ir taču direktora rīkojums studijā nepīpēt. Jā, Alde, es tev pilnīgi piekrītu. Kārli, studijā pīpēt nedrīkst. Nu, vai jums nevajag būt universitātē? Protams, ka mums jābūt universitātē. Kārlis taču kā vienmēr kavējas. Kārli, nu saņemies. Ko, Kārli? Nu, veicīt, nu koncentrējies. Meteors ziņas. Ja klausītājs zinātu, kāds tu esi nīkums. Šodien, 14. jūnijā Latvijā, mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumvējš 3 līdz 7 metri sekundē, minimālā gaisa temperatūra naktī. Kārli, neguli! Vadonis nāk. Aplausi. Mana tauta. Mīļās meitenes, izlaiduma svinības mūsu zemē kļūšas par apsveicamu parašu un tradīciju. Šeit ir jūtamas slāpes pēc izglītības, slāpes uz lielāku pilnību, slāpes... Jūs esat pierādījuši, ka augsti turas garīgo augšanu. Še ar vien ir bijušas jūtamas slāpes pēc izglītības. Slāpes pēc lielākas pilnības. Paskat, re, kur vēl viena moka slāpes. Ko? Munters atbrauc. Mans šoferītis. Ko tu tur muldi? Atceries, kā tu man atstāji uz Daugavpils šosejas. Un zini, kam domātas šīs baltās lilijas? Protams, ka zini. Tu zini, nu kam? Padonim! Viss beidzās, es eju savākt mikrofonu. Uzmanību! Kur jūs? Pagaidiet! Nu vēl vienu uzņēmumu! Nu tad sveic, lielajā dzīvē ieejot. Ko tu pārdzīvo? Tas ir bezcerīgi vecība. Viņa ir Munters. Kurš te pārdzīvo? Tu. Kurš te pārdzīvo? Kurš te pārdzīvo? Ko tu piesienies? Atnāca sasveicināties. Sveiki. Mēs jūs apsveicam ar universitātes beigšanu. Paldies. Braucam. Mēs atvainojamies, ka mums nav ziedu. Tu kustēsies vai nē? Vai steidzaties atpakaļ uz radiofonu? Jā, bet mēs jūs varam aizvest, kurp vien vēlaties. Tad brauciet. Es iešu paēst. Kā? Vai tu nebrauksi? Es arī esmu izsalkusi.
Kā vilks. Daudzreiz mums vīriešiem jācieš kā kamieļiem, tik dēļ jums, mīļās dāmas, dēļ jums. Gadās tildas un naids, vainīgs turniecīgs smaids, tik dēļ jums, mīļās dāmas, dēļ jums. Raujam mēs nacht un dienu vaigas. Mani vecāki ir Vācijā. Ne Polijā. Viņi arī būtu Polijā tāpat kā visi, bet Munters palīdzēja izkārtot. Munters ir mana tēva draugs. Dažāk dzert tā kā trakt, tik dēļ jums, mīļās dāmas, dēļ jums. Krogos palēs ar vien, kaisam naudu ikdien, tik dēļ jums, mīļās dāmas, dēļ jums. Daudzreiz nav to, kur Ļoti bīstams tips. Ne vakar bez kautiņa. Tiek turēts aizdomās par slepkavību. Neko nevar pierādīt. Šeit izdala. Redzēji, Roberts atnāca ar baltu spoku. Ja zaudēs, tev būs jāiet dejot. Jā. Bet tev būs jāparāda savu dīļus. Atļausiet. Tik dēļ jums, mīļās dāmas, dēļ jums. Precētiem sievas brēc, greizsirdībā tās ķēr, tik dēļ jums, mīļās dāmas, dēļ jums. Dažlaps mežā, tad skriet, pat silpā vēl liet, tik dēļ jums, mīļās dāmas, dēļ jums. Kas ir gudrāks? Uz dači! Jaunkundz, vai drīkst jūs lūgt? Ar tavu atļauju, Robert, protams. Jaunkundz, parādi rociņu, pazīlēšu. Cik skaista smalka rociņa. Un ko es tur redzu? Es redzu ceļš, tāls ceļš. Par ko? Ar kuģi. Rati, ormaņa rati. Un jauneklis arī tur. Reizēm nešķiet, ka laiks pieņem lēmumus mūsu vietā. Steidzina. Mums šķiet, ka viss ilgs mūžīgi, bezgalīgi ilgi. Ja man būtu jābrauc, es brauktu uz Ameriku. Kāpēc uz Ameriku? Tur katrā pilsētā ir 10 radiostaciju. Tur vienkārši vajag jaunas idejas. Un kāpēc tu nebrauc? Šeit manas idejas. Krājas Kaudzītē, radiodirektora galda atvilknē. Kāpēc tu nebrauc? Es nevaru pamest Kārli. Viņš bez manis ir pilnīgi bezpalīdzīgs. Ko es tā pateicu? Ak, tad bezpalīdzīgs! Bezpalīdzīgs! Labrīt, Munterkungs. Sveicināti, vai drīkst ienākt? Jaunkundze, laikam vēl guļ.
Labrīt, Vāgner Jaunkunds. Labrīt. Tu vakar tik ātri pazudi. Es nepaspēju tevi apsveikt. Es kādu satiku un... Un izlaidām ballētu un esot bijusi. Vai kaut kas noticis? Nē. Man vienkārši nebija labs garstāvoklis. Ja bija mājās, kāpēc neatbildēji uz telefonu zvanu? Bija norūpējies par tevi. Man ļoti žēl, ka liku tev uztraukties. Nu labi, nerunāsim vairs par to. Vai atceries dāvanu, ko tev solīju? Es vēlētos, lai šovakar tā būtu tev uz rokas diplomāta ballē. Esi gatava 7, jo līdz ķemerim ir vismaz stunda, ko braukt. Laikam kaķis. Droši vien. Nu, mazo mincīt, daudzies? Es paņēmu savu pildspalvu. Diemžēl man jāiet līdz vakaram. Līdz vakaram. Ludvig, nomierinies. Nauda par fabriku ir jau pie manis. Nebija viegli to nokārtot. Nē, ko tu. Taču, ja gribi saņemt savu naudu, Izoldei jābrauc nekavējoties. Bet viņai te ir uzradies mīļākais. Jā, latvietis. Es ceru, Ludvig, tu saproti, kādas problēmas var rasties. Un nedomāju, ka viņa apstāsies. Es šaubos, vai tad kāds te vairs tiks prom. Es pats tev piezvanīšu. Jā, un nestāst Izoldei par mūsu sarunu. Robi, nu ir sūda, mums ir tikai Ulmaņa runas sākums. Nomierinies, to mēs nokārtosim. Kad būs gatavs materiāls? Tūliņ būs. Zinātnē, kā arī kultūru. Te Ulmanis runā par kultūras nozīmi. Viņi vienmēr runā vienu un to pašu. Nu, kā tad jums vakar izgāja? Vai parādīja Izoldei mikrofonu? Dzērām šņabi. Te būs teksts par pavērtajām durvīm. Robert! Beidzam, Elziņ, beidzam. Jā, vēl 5 minūtes. Nu, labi. Liec tik iekšā. Cik daudz mums jau ir? Gandrīz viss palikušas tikai kāds 10 sekundes. Nu, un ko jūs darījāt pēc tam? Pēc tam noslēguma teksts šeit. Labi. Tu man neatbildēji? Tas ir par to, kas mēs esam. Nu, kas tev ir? Kārli, tu domā par laiku? Ko? Tev reizēm neliekas, ka laiks tavā vietā pieņem lēmumus, steidzina. Mums liekas, ka viss ilgs mūžīgi, bezgalīgi ilgi, bet redzi... Kā lai iekļūst diplomātu ballē ķemeros? Tas nemaz nav iespējams. Un arī uzvalks man šovakar būs vajadzīgs. Nemaz neceri. Paklausīsimies. Godien, visu, godien, visu. Kad būs gatavs materiāls? Garīgo, laiks, pienācis. Moderns ieraksts. Direktoram tas patiks. Jā, tas ir šedevrs.
Bet jāpārtais. Tad jau mocis tev šovakar nebūs vajadzīgs. Kultūrā. Šorīt no Maskavas pienāca Molotovu parakstīta nota. Ko viņi grib? Mums jāļauj padomu karaspēkam ienākt Latvijā un jāsastāda jauna valdība. Tas ir ultimāts. Jā. Bet mēs taču nepiekāpsimies. Tas ir neiespējami. Jums jāizsludina mobilizācija. Manuprāt, nekavējoties jāgatavo pilnvaru, par kuru runājām. Lielākā daļa virsnieku domā citādi, prezidenta kungs, un jūs to ļoti labi zināt. Vai jums nebūs kauns, ja mēs Latvijā dosim bez neviena šāviena? Jūs citējat pats sevi, pulkvedi Celmiņ. Bet vai esat padomājis, cik tādā gadījumā jaunekļu un vīru zaudēs latviešu tauta? Kungi, parunāsim par to vēlāk. Mums vēl ir laiks. Pulkvežu kungs, jūs varat iet. Ko jūs Maskavai atbildēsiet? Neesmu izlēmis. Jūs nācāt runāt par pilnvaru? Jā, mēs vairs nedrīkstam kavēties. Manuprāt, būtu aplami rakstīt pilnvaru. Sūtnim Londonā Zariņam. Mums nav nekādu garantiju, ka Čeka viņu nenovēro. Jā, pilnvar ir jāraksta uz jūsu vārdu. Uz jums, Vilhelm, es varu paļauties. Paldies, jūs mani pagodināt, taču arī tas nebūtu pilnīgi droši. Jāsastāda 2 dokumenti. Tā, lai tie viens bez otra nebūtu izmantojami. Vienu Celmiņa kurjers nogādās Londonā, otrs uz mana vārda paliks mums. Jūs to parakstīsiet, ja tiks izdarīts uzbrukums valsts robežai. Jums taisnība. Šis ir pareizais risinājums. Tā, vai Zviedrijas karaļa īpašais sūtnis ir ieradies? Viņš ir pilnīgi nevaldāms. Visur apkārt vazājas ar to savu motociklu. Sakiet, vai es nebūtu tik laipnas un nevarētu nodot viņam šo sūtījumu? Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Piedodiet! Starp citu, ģērbjas viņš ļoti efektīgi. Vienmēr. Jā. Cienītais! Cienītais! Esiet sveicināti. Labvakar. Ar ko man tas gods? Es esmu šī kuģa kapteinis. Nevēlaties apskatīt komandu tiltiņu? Vairāk par visu pasaulē.
Странно, что вы это знаете. Телеграмма получена только сегодня после обеда. Ну что там странного? Команда «Орландо» состоит из военных. Именно поэтому посольство Германии в первую очередь связалось с Москвой. Да, между прочим, как далеко вы продвинулись с президентскими полномочиями? Одно президент уже подписал. Курьер выезжает завтра вечером Парижским экспрессом. Значит, вы должны его встретить в Лондоне через 4 дня. Вы готовы составить новое правительство? Значит, это произойдет? 17-го. Какого? Но это же через 2 дня. Известно, как будет реагировать президент на советский правительственный ультиматум? Я думаю, он согласится со всеми требованиями Москвы. Чудно. А касающиеся вас полномочий он подпишет уже завтра. А как вы этого добьетесь? Небольшая провокация на границе. Уже этой ночью. Atvainojiet, kungs. Šo deju jaunā dāma ir apsolījusi man. Mums jāaprunājas. Ne šeit. Direktora kabinetā. Tagad? Ejam. Tev steidzam jāpiezvana vecākiem. Vai kas noticis? Tas ir ļoti svarīgi. Tev jābrauc uz Vāciju jau rīt. Kāpēc jau rīt? Es negribu nekur braukt. Tu saproti. Bet tu taču pats teici, ka nekur nav jāsteidz. Un tagad, kad es nesteidzos, tu pēkšņi runā pretējo. Trešdien, 19. jūnijā, aizies pēdējais kuģis uz Vāciju. Nu tad es braukšu ar to. Tas būs speciāls kuģis. Es nevaru tev garantēt uz tā vietu. Tāpēc tev jābrauc rīt. Piedod, Vilhām, bet viss ir mainījies. Man nebija iespēja tev to pateikt. Es saprotu. Dzīvēm mēdz būt dažādas aizraušanās un kļūdas. Es pats tās esmu pielaidis. Bet tagad klausies uzmanīgi. Tavs tēvs, protams, ir mans draugs. Bet tādu draugu ir daudz. Un visiem es nevaru palīdzēt. Citi repatrianti nīkst Polijā, pamazām zaudēja īpašumus. Tev un tavai ģimenei es piedāvāju citu, spožāku nākotni. Izklausās, it kā tu man draudētu. Nē, es piedāvāju. Pavisam drīz šeit būs krievi. Un ja nebūs aizbraukusi, sāks vajāt tevi pa īstam. Un tavu draudziņu vienkārši iznīcinās. Ja, Vater? Ja, ich verstehe, aber... Na gut. Ich bin nicht gut. Grüß, Mama. Ich liebe dich auch. Te ir dokumenti tavam tēvam, viņš zinās. Arī vēstulīte mammai. Un šo te tu aiznesīsi uz Vestbanku Hamburgā un noliksi uz mana vārda. Tas ir ļoti svarīgi.
Pagaidiet! Kas notiek, Izolda, uz kurien tu? Jūsu lomai šeit skatītāju pietiek. Jābrauc prom uz Vāciju. Tu taču man teici patiesību. Es atļaušos paskaidrot. Patiesība ražo politika, un tā atrodas manās rokās. Un jūsu uzdevums, ja es pareizi atceros, ir to pārraidīt citiem. Ohoho! Zviedrijas karaļa īpašais sūtnis! Robi! Mērgli! Es tev nekad neko nedošu vairs no savām mantām! Tā, kas mums šodien ir? 15. jūnijā Lietuvā iedzīvotājiem sajūsmu sagaida padomju karaspēku. Masniekos pilnīgs atgadījums, atrasti 2 robežsargu, 1 sievietes līķis. 14 gadus vecs zēns smagi ievainots, 11 robežsargi pazuduši. Taisies, braucam. Uz kurieni? Robinē, direktors mūs pakārs. Ne. Tu brauc, vai ne? Robinē. Kas noticis? Lieciet puiku mierā, jūs nereciet, ka viņš ir ievainots. Nevajag taisnoties, jūs rīkoties tieši tā, kā rakstīts reglamentā. Pulkveģi Celmiņ. Labdien. Radio. Sveicināt. Vai Latvijas valdība pieprasīs Padomju Savienībai atbildēt par šo slepkavību? No kurienes jūs ņēmāt, ka to ir izdarījuši sarkanie? Kā? Kurš tad? Ulmans saņems manu ziņojumu, pamēģiniet šo pašu jautājumu uzdot viņam. Kā virsnieks vairāk nekādu citu atbildes jums nevar sniegt. Viņi taču noslapkavojuši mūsu cilvēkus. Man ir vajadzīgs jūsu viedoklis. Labi, jūs to dabūsit. Runājot no tīras sirds, bet ar labāko gribu nav iespējams pateikt neko patīkamu. Mēs vilcināmies un esam gļēvi. Kā tad vēl vajag, lai mūsu negodmērs būtu pilns? Sagaidīt, ko darīs tie, kas tik patvaļīgi rīkojas ar visiem? Mums ir jānosargā sava valsts. Citādi mēs būsim spiesti darīt reiz visu, ko tagad negribam. Es gribētu gan dzirdēt, ko par to teiks Ulmanis. Lai Latvijas prezidents vai šis gadījums pierāda, ka tam jāpievērt valdības jautājums. Šeit radiofona direktors, jā. Ko darīt ar reportāžu par iepriekšējā naktī notikušo incidentu? 17.
Vakarā prezidents Kārlis Ulmans saka radio runu veltīt Latgalei no Rīgas, kuras virsraksts jāvalda savstarpējai uzticībai. Sūtnis Fon Kots paskaidro, ka Vācija nesniegs atbalstu Latvijai, jo Vācijai ir savstarpējās palīdzības līgums ar PSRS. Es tev netiku devis rīkojumu braukt uz Maslinkiem. Atdod materiālu un saruna būs izbeigta. Bet tur ir nogalināti cilvēki, bērni, sievietes. Tā ir starptautiska lieta. Nejaucies politikā, tu vari izdarīt lielu ļaunumu. Tu gribi tikai paspīdēt ar labu reportāžu. Tu gribi notēlot varoni. Mēs nedrīkstam būt pārsteidzīgi. Es gribu, lai mēs cilvēkiem pateiktu, ka karš ir tepat pie sliekšņa. Es vēlreiz atkārtoju, nejaucies tur, kur tev nav jājaucas. Protams. Jūsu radiofons ir domāts tikai laika ziņām un klavieru mūzikā. Jums vienkārši ir bail. Jūs esat gļēvulis. Tu esi atlaists! Man ļoti žēl. Jā, protams, mēs būsim. Izolde brauc projām uz Vāciju. Man vienalga, lai viņi brauc ellē. Viņa tevi 10 reižu šodien meklējusi, Robert. Es vēlētos ārzemju pasi. Jā. Jau šodien. Jā. Kā? Ko tas nozīmē? Nav iespējams. Kam jūs to stāstāt, man? Vecam kuģa šurkam? Valsts prezidents uzaicina no amata atkāpšos ministru kabineta locekļus līdz turpmākajam izpildīt savus amata pienākumus. Noguldītāju interešu sargāšanai nolēma naudas iestādēs pārtraukt izmaksas no tekošiem rēķiniem un noguldījumiem, kā arī aizdevumus. Kungs, mēs naudu neizsniedzam. Ko nozīmē neizsniedzat? Tāds ir rīkojums. Lai aizsargātu mūsu noguldītāju intereses, mēs naudu neizsniedzam. Kādas intereses man ir vajadzīgi? Man 2000. Tūlīt sāksies karš. Karš? Kāds karš? Vai tad jūs radio neklausāties? Markas, dolāri un deutsche pasa. Cik? Pasa. 100. 100? Krāpnieks, tu esi blēdis. Pēc tevis sen ilgojas cietums. Policiju vajadzētu izsaukt. Pūciņā. Pulkā. Izolde. Pūciņā. Pūciņā. Izolde, mums jābrauc. Pulkā. Nu, re, jūs arī tagad braucat prom. Saulīte mana. Kas tagad būs? Es pati nezinu. Tātad pēc 4 dienām jūs būsiet Londonā un nodosiet šo tieši sūtnim Zariņam. Tas ir ļoti svarīgi. Uzvedies no Telmiņkunga. Sargiet sevi un lai Dievs jūs sargā.
Dievs, lai jūs sargā. Bet 80 miljonus sargāšu es pats. Mēs nav radiofona. Labi, brauciet. Es tev zvanīju. Vakar un šodien. Tagad laikam jāatvadās. Tu nepārdzīvo, gan jau viņam pāries. Patiesībā viņš tevi mīl. Parūpējieties par manu kaķi. Jā, protams. Cik labi, ka tu neaizbrauci. Agrumā pirmās sarkanās armijas daļas pārnāk Latvijas robežu. Kopsumā 200,000 vīru, 1000 tanku, 500 lidmašīnu. No rīta Bērziņš audiencē pie prezidenta Kārļa Ulmaņa ziņo par...
piedodiet, es nemaz nepamanīju, ka aizsnaudos. Kas jūs izskatāties noguris, ejiet mājās. Un jūs? Man vēl palikuši daži dokumenti, ejiet. Ejiet! Ejiet! Pulkvedis Celmiņš, man lūdzu prezidentu. Sveiks! Sveiks, Robert! Sveiks! Kā tu te gadījies? Vai tev darbā nav jābūt? Kopš vakardienas nav. Ko tu dari Rīgā? Mēs brauksim uz Ameriku. Kādu Ameriku? Šeit mēs vairs nevaram palikt. Ko tu tur runā? Onkul! Nokaut cūku atved gaļu. Es viņiem neko neatstāšu. Kādiem viņiem? Vasaras vidū kāp cūku? Kas notiks? Ej, paskaties pa logu. Labrīt, mīļā. Labrīt. Krievu tanki ir Rīgā. Man šķiet, tev tomēr jābrauc. Smuka meitene, gluži kā Marta. Es gribētu rezervēt biļeti nākamajam reisam uz Vāciju. Kā? Nevienas? Brauc man līdzi. Mēs nevaram aizbraukt no šejienes. Prezidents Kārlis Ulmanis. Pilsoņi un pilsones. Pēdējo 24 stundu notikumi ir saviļņojuši visus prātus, un tādēļ es uzskatu par savu pienākumu jums pateikt, ko valdība šādā brīdī domā un dara. Mūsu zemē kopš šī rīta ienāk padomju karaspēks. Tas notiek ar valdības ziņu un piekrišanu, kas savukārt izriet no pastāvošajām draudzīgajām attiecībām starp Latviju un Padomju Savienību. Tā jūsu pašu miers un labklājība. Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savējās. Piesēd, meitiņi. Ēd. Es būtu tā kā Roberta mātes brālis. Jāzeps. Lūdzu, ēd. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите.
У вас было 2 задачи. С первой вы справились отлично. Все было даже тише, чем мы предполагали. Но не странно ли это? У курьера не оказалось доверенности. Только пустой конверт. Этого не может быть. Она должна была быть у него. Вы мне не верите? Я должен извиниться, если у вас сложилось такое впечатление, но курьер – это человек полковника Целминша. К сожалению, Целминша мы уже не можем спросить. Полковник застрелился. Тогда я ничего не понимаю. Видите ли, понимание – странная вещь. Придуманы методы поощрения понимания. Ладно, я пошутил. Можете идти. Я вас найду, когда понадобится. Именно Вильгельм Мунтерс вручил вам конверт? Да. Его услуги нам больше не понадобятся. Выяснили, заказывало ли Министерство иностранных дел кому-нибудь билет? Так точно. Вот можете идти. Ах, Вагнер. Изольда Вагнер уехала? Значит, была права Наталья Петровна. Но не странно ли это? У курьера не оказалось доверенности. Только пустой конверт. Так вот, товарищ Завьялов. Ko tu te dari? Kāpēc tu neesi Vācijā? Sveiks, Vilhelm. Es jau gribēju... Un kur ir vēstule? Kāda vēstule? Tā, kurai bija jābūt Hamburgas bankā. Es neesmu to pazaudējusi. Nāc mašīnā. Au! Nāc mašīnā, tūlīt! Vilhelm! Robert! Vilhelm! Ko viņš grib? Vēstule! Что-то случилось, господин Мунтерс? Ничего, все в порядке. Tas bija Munter cilvēks? Ne, viņš ir no Krievijas vēstniecības. Es viņu pirmo reizi redzēju diplomātu ballē. Ko nesaprotu? Mēs vienkārši meklējām Izoldas kaķi. Kāpēc tu vakar neaizbrauci? Izolda, kāpēc tu vakar neaizbrauci? Šo viņš meklē? Viņš man to iedeva kopā ar pārējām. Latvijas Republikas valdības vārdā valsts un ministru prezidents darām zinām, ka pilnvarotais sūtnis Anglijā ir pilnvarots uzņemties ārkārtas pilnvaras ārvalstīs un rīkoties ar Latvijas valūtas uzkrājumu ārvalstu bankās. Šī pilnvara derīgi vienīgo par otru pilnvaru, kas izsniegt kungam Vilhelmam Munteram, Latvijas Republikas ārlietu ministram Rīgā 40. gada 15. jūnijā valsts un ministru prezidents. Kārlis Ulmans. Neko nesaprotu, kāpēc? Kāpēc šī pilnvara atrodas pie tevis? Tā ir adresēta Zariņam Londonā. Viņš teica, lai to noliek uz viņa vārda Vestbankā. Kur? Hamburgā, Vestbankā. Halo?
Kārli, tas esi tu? Labi, ka piezvanīji, mums noteikti jāsatieks. Kur tu esi? Radiofonā? Nekādā gadījumā šeit nerādies. Krievi meklē tevi un direktoru. Uz redzēšanos. Vācu pasi. 125 lati. 100 latu. 120 pasi un 5 par fotografiju. Jūs varat būt tikai Hoflingers vai Appeltofts. Kāds Appeltofts? Es esmu Krūmings. Tad Appeltofts vai Hoflingers? Es jums no lapītiem spekulantam maksāju savu naudu. Un jums jāieraksta tāds vārds, kādu es vēlos. Hermanis Krūmings. Skaidrs. Tātad Rudolfs Hoflingers. Ko tad tu tos teciņus stums istabā? Sveiks, Robert. Jāzar, tu arī Rīgā? Sveiks. Kas noticis? Tevi visur meklē. Radiofonā vispirms Munters, pēc tam kaut kāds čekists. Ai, nezinu. Pie Izoldes ir dokuments. Kāds dokuments? Svarīgs. Ar Ulmaņa parakstu. Pilnvar rīkoties ar Latvijas naudu ārzemju bankās. Kāpēc tieši pie Izoldes? Viņai tu iedeva Munters. Nu? Nu? Izolde taču nekur neaizbrauc. Tad tā vēstuli jādod atpakaļ Munteram. Mēs šorīt jau tikāmies. Labāk atdošu Celmiņam. Pulkvedis Celmiņš nav vairs savā vietā. Kā nav? Viņš nošāvās. Paspēja pēdējā brīdī. Pēc manis tur ieradās čekisti. Pilnvara pie tevis? Viņa to iedevusi Robertam. Sasotīts. Ved Izoldi šurp! Izolde! Izolde! Jēzus Marija. Kas to rakstījis? Munters. Kur ir Izolde? Kur ir Izolde? Darīsim tā. Tu man atdod pilnvaru, un es parūpēšos, lai tev atlikušo mūžu nekā netrūktu. Vai nav vienkārši? Tu gribi, lai nauda tiek krieviem? Kāds man, kāds tev no tā labums? Tu domā, ka es Ulmanim 10 gadus kalpoju patriotisku jūtu dēļ? Nē, tu maldies, draudziņ. Un es gribu, lai man beidzot samaksā. Un man ir vienalga. Latvieši, krievi, vācieši. Ko tu skaties? Ne jau ideāli ir galvenais. Galvenais ir īstajā brīdī nokļūt īstajā vietā. Tā kā mēs ar tevi tagad. Paklausies tu! Mēsls! Aizries to ar to savu naudu. Vai nu Izolde sveika un vesela nokļūs Vācijā, vai es to tev pilnvaru? Jā, atdosi Latvijas naudu krieviem? Tev nav izvēles, draudziņ.
jo Krievi jau zina, ka Izolde ir Rīgā. Tāpēc man ir priekšlikums. Es dodu Izoldei biļeti uz kuģi, un to atdod man pilnvaru. Un mēs ar Izoldi aizbraucam. Labi. Rīt 11. ostā pie kuģa. Bet ja viņai kaut kas būs noticis, tu brauksi nevis uz Vāciju, bet uz kapiem. Nu, ko, Zoniņ? Labi, ka meitene tiek ārā no viss šī mūra. Jā, kopā ar Munteru, kuram es palīdzu nozagt Latvijas naudu. Tur mēs nekā nevaram darīt. Ja te ir vai kociņ, tad ir jādomā! Jāsakoncentrējas! Ko mēs zinām? Ka Izolde ir ar Munteru. Tā ir? Tā ir. Rīt no rīta mums jābūt ostā ar pilnvaru. Tā ir? Tā ir. Man ir plāns. Neatdosim viņam pilnvaru. Tas nozīmē atdot Izoldi čekistu. Nu, nevar būt patiesība, ka Munters... Munters! Ražo patiesību. Un viņa patiesība, tā ir politika. Tāda ideāla, tāda principa vispār nepastāv. Cilvēks no laika gala vienmēr ir bijis ķīmijas laboratorija. Kolba. Dzejnieki to ir nosaukuši par laiku, kurš pieņem lēmumus. Bet patiesība tas ir ķīmijas eksperiments. Jāzep, pacel roku. Pacel roku. Saprati? Nē. Saprati? Cik mums ir naudas? Cik mums ir naudas? Nu. Jāzep, tev būs vajadzīga vācu pasa. Vācu pasa? Tu būsi siers. Žurks lamatās. Un es? Tu? Koncentrējies. Paliek mierā. Nekustas. Bileti būs rīt. Paldies, danke. Ej uz kasi un saki, ka esi Hoflingers. Jā. Tikai nenokavē. Esi tur jau 8. Kurš pirmais brauc, pirmais dabū bileti. Nu? Vai izdevās? Robi, ko tu tur dari? Ko lai es rakstu? Tā arī raksti. Jāzeps Poškus. Jāzeps Poškus. Labrīt. Labrīt. Tu apceļos Latviju. Ar Dievu, Natālija Petrovna. Mīļieties uz Laiko no Orlanda izsniedz tikai pēc vācu vēstniecībā. Tātad ir saraksts. Labdien! Uzvārds. Hof. Lūdzu, pasi. Rudolfs Hoflingers. Hoflingers. Lūdzu.
Mans vārds Hoflingers, Rudolfs Hoflingers. Es esmu pasūtījis biļeti. Tā jau ir izņemta. Kā izņemta? Kas izņems? Rudolfs Hoflingers. Uz vienu vārdu mēs divas biļetītes neizsniedzam. Paklausieties, ko jūs runājat? Te ir mana pase. Es esmu Hoflingers Rudolfs. Man ir rezervēta biļete. Biļete ir jau izņemta. Nu pat tikko. Kā? Tikko? Jā, tikko un viss. Bet es esmu... Nevis tik nopietns, tik drūms. Nu, trauciņ. Nu, atā. Viss būs Tev labi. tagad jāiet. Jā. Hoflingers. Позовите, пожалуйста, господина Деревянского. Kamera. Šeit noliec. Izolda, piedod, lūdzu. Tas viss ar tevi, tas ir noticis manas dēļ. Es noteikti vēl atgriezīšos. Mēs noteikti vēl tiksimies. Labi, pietiek. Kur ir pilnvaru? Skaties, tur. Kā es zinu, kas tur ir iekšā? Jā, Zep! Dod šurp! Nāc paņem. Pilnvaru tu saņemsi tikai pret biļeti. Алло? Да? Чего? Да. Все, сейчас посмотрим, да. Стой! Куда же вы, господин Мунтерс? О, Изольда Вагнер тоже здесь. Придется поездку отменить. Этот человек и та молодая девушка арестованы. Halt! Sie müssen hier bleiben. Wir klären das alles selber.
Wir haben keinen Grund, einen deutschen Staatsbürger auszuliefern. Aber ich auch bin Deutsche. Ihre Papiere bitte. Bitte. Das ist ein lettischer Passport. Das ist ein diplomatisches Passport. Ja, Sie sind ein lettischer Staatsbürger. Aber wir können Ihnen nicht helfen, wenn Ihr Staat Sie nicht ausreisen lässt. Конечно, мне не поверите, но я пришел, чтобы извиниться. Господин Мунтерс, а куда же это вы так собрались? И без жены, без нашей драгоценнейшей Натальи Петровны? Ведь муж и жена одно целое, так сказать, ячейка общества. Разве вы этого не знали? Оставим семейные дела. Ведь все кончилось хорошо, не так ли, господин Мунтерс? Да, все уладилось. Я получил оба документа, как мы договаривались. Так что теперь все в порядке. Этот на мое имя дает право использовать доверенность, а это сама доверенность. А кто этот Язеп Пошкус? Ko tu tagad darīsi? Nezinu. Es laikam gan braukšu tomēr uz radiofonu. Jāpabeidz signāla mašīna. Es tur nevaru atgriezties. Direktors, protams, bija maita. Taču tagad man jāiet meklēt Izoldes kaķi.
bende ar cirvi rokās. Es viņu priekšā ķēdes slēgts. Tas nesāpēc viņš mierina mani, jo tam rokās ir milzīgs spēks. Ja kāds būtu teicis, ka tādas ir beigas vienalga cik vēls, es tos kūtos novājētu jau vakar, lai izskatītos cēls. Lai izskatītos cēls. Tā stāvu es un man ir kauns, ja tā tad labākā izeju jauns. Ir cerībā un sirds to jūt, tās asinīs, kas manī plūst. Tā stāvu es un man ir kauns, ja tā tad labākā izeju jauns. Ir cerībā un sirds to jūt, tās asinīs, kas manī plūst. Dievs svētī Latviju manu, ak svētī jau visus mums. Ja lūdzam ar noliektu galvu, vai eņģeļi sadzirdēs mūs. Es aizmirstu visu par bailēm, vai mīļai to pasakīs kāds. Ir sirds mana droša un nāve nebūs mans pēdējais vārds. Mans pēdējais vārds. Tā stāvu es un man ir kauns, kam ienācis prātā, lai aizeju jauns. Ir cerībā un sirds to jūt, tās asinīs, kas manī plūst. Tā stāvu es un man ir kauns, kam ienācis prātā, lai aizeju